Labdien, mīļie! Mēs varam šodien baroties ar Dieva vārdu. Mēs varam stiprināties, un es redzu, ka daudz un daudz šodien viņi skatās šos te raidījumus, jo Dievs baro, Dievs stiprina ar šiem te piemēriem, un es ticu, ka vislabākais, kas mūs baro šodien, ir tomēr Dieva vārds. Tāpēc mēs nepaliekam bez Dieva vārda arī šai te rītā. Un Jēzus Kristus, viņš stāstīja par sevi, viņš teica, kā līdzība par sevi. 8. nodaļā Jāņa, mēs lasām 12. pāntā, tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams: Es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Tātad Jēzus Kristus, viņš saka, ka es esmu šai te pasaulē, šī te gaisma. Un faktiski cilvēki, kuri šodien ir bez Dieva, viņi atrodas tumsā. Kaut gan viņi saka, nē, man ir augstākā izglītība, nē, es ļoti esmu zinošs. Bet faktiski viņi atrodas tumsā, viņi atrodas vēlna teritorijā. Un vēlns tumsā darbojās ar saviem meliem, rādot cilvēkiem mirāžu, rādot to, ka tā ir laime, tas ir mērķis, tanī ir dzīvība. Bet faktiski viņa mērķis ir nozagt, nokaut, nomaitāti. Viņš faktiski grib cilvēkiem nozagt laiku. Viņš grib aizvest viņus prom no Dieva valstības un ievest viņus savā tumsas valstībā ellē. Bet Jēzus atnāca ar šo te patiesību. Un tāpēc šodien mēs cilvēki, kuri atrodamies ar Jēzu Kristu, mēs esam gaismā. Un mēs nepaliekam tumsā, tāpēc, ka šodien viņa vārds izgaismo mūsu šo dzīves ceļu. Jēzus ir tas, kurš šodien var dot cilvēkam apskaidrību viņa prātā. Viņš atdala tumsu no gaismas, un šī tumsa viņa aiziet, kad Jēzus Kristus ienāk cilvēka dzīvē. Tātad gaismas valsts valdnieks, Jēzus Kristus. Viņš ir tas, kurš šodien dod mums spēku būt par gaismu, būt par tiem cilvēkiem, kuri varam iet un šai pasaulē nest tālāk gaismu, nest patiesību, nest to, kas Dievam ir tīkams, kas nav Dievam tīkams. Zini, kā šodien mēnesis, viņš nespēja izstarot pats no sevis gaismu, viņš saņem šo gaismu no saules, un tad naktī mēs redzam, ka mēnesis spīd logā. Faktiski ne mēnesis spīd, viņš tikai saņem tos starus no saules, un šie te saules stari, viņi šodien tālāk virzīti ir caur mēnesi uz šo te zemi. Tāpēc arī šodien tas kungs saka, jūs esat pasaules gaišums. Mēs esam gaišums. Mēs šodien esam tie, kur esam stiprināti un pildīti ar Jēzu Kristu. Tāpēc, jo vairāk cilvēkā ir Jēzus, tad viņš atļauj Jēzum būt par kungu un valdnieku savā dzīvē, jo vairāk viņam ir gaismas, jo vairāk viņam ir skaidrības, jo vairāk viņš redz un saprot, priekš kā viņš dzīvo, uz kurien viņš virzas, un viņš ir tas, kurš redz to, ko Dievs vēlas viņa dzīvē darīt. Mīļais Dievs, es ļoti pateicos Tev, ka Tu esi apsolījis, ka mēs nepaliksim tumsā. Paldies, ka Tu esi šī te gaisma, kas atnāca un tumsa Tev nevarēja apņemt. Es pateicos, ka šodien mēs arī esam gaismas bērni. Paldies, ka mēs redzam šodien mūsu ceļā gaismu. Mēs nebaidamies, Dievs mans. Mēs zinām, ka Tu esi pateicis, kas ir labi, kas ir ļauni, pie kā mums drīkst pieskarties, pie kā mums nedrīkst skarties. Tu teici, ka tas ir nolādēts, ka tas ir ļauns, un tāpēc mēs pie tā nepieskaramies. Dievs, mēs nevaram nonākt kaut kādās atkarībās. Dievs, paldies Tev. Es lūdzu tālāk palīdz mums staigāt Tevī, darot Tavu prātu un Tavu gribu vienmēr, lai mēs paliekam gaismā un lai tā mēs aizējam līdz šai mūžīgai gaismai debesu valstībā. Paldies Tev, es pateicos Tev Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs svētī Tev šai dienā. Visu labu!